Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, kad mēs runājam, domājam, koncentrējamies uz galveno. Un kas ir galvenais? Kas nu kuram? Es runāju par Jēzu Kristu, kas ir izpircis mūs no grēkiem, kas ir samaksājis pilnu cenu, lai mēs būtu dziedināti, lai mēs būtu nodrošināti visās mūsu vajadzībās. Tāds ir bijis Dieva plāns un pats galvenais, lai mēs nenonāktu ellē, lai mums nebūtu jādeg kā tās ugunis deg, bet lai mums būtu dzīvība, dzīvības pārpilnība un mēs varētu visu atlikušo mūžību slavēt Dievu tā, kā tas ir teikts Bībelē. Un es esmu vēstules Efeziešiem 1. nodaļas pēdējā pantā. Un es zinu, es esmu par to teikusi, bet mums vajag nostiprināties tajā. Un es domāju, nebūs lieki par to runāt arī šodien. Un tur ir teikts, un visu viņš, visvarenais Dievs, ir nolicis zem viņa, Jēzus Kristus, kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzēji, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Āmen. To saka raksti, to neizdomāju es. Bet es zinu to, ka ja mēs sakņojamies viņā, augam viņā, kļūstam stipri viņā un dzīvojam ar to atziņu un apziņu, ko mums sniedz Dieva vārds, kādēļ viņš arī ir pierakstīts, lai mēs varētu sevi stiprināt, citus stiprināt, kā to tagad daru es laikam vairāk stiprinu sevi nekā tevi, bet lai notiek Dieva prāts. Un kas tad te ir teikts? Viss ir nolikts zem Jēzus kājām. Viss ir nolikts zem Jēzus kājām. Un tālāk viņš saka, un viņu pašu, Jēzu pašu, Dievs ir pāri visam iecēlis par galvu draudzei. Un draudze ir tā ticīgu cilvēku daļa, kas sanāk kopā svētdienās, kā ierasts, vai sestdienās, vai kādās citās dienās. Vienalga, kurā dienā mēs sanākam pielūgt un slavēt Dievu, mūsu galvu Jēzu Kristu, kas ir izdarījis visu, lai mēs nedegtu ellē, bet dzīvotu Dieva gaismā mūžībā. Un tas ir būtiski. Un kas te ir teikts? Kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Pie 23. panta es vēl atgriezīšos atsevišķi, bet te ir teikts, ka viss ir nolikts zem Jēzus kājām, un viņš ir iecelts pāri visam. Mēs jau noskaidrojām, ka pāri valdībām, varām, spēkiem, šīs pasaules valdniekiem, pāri visu ir iecelts Jēzus. Nevelti mēs sakām kungu kungs, un ķēniņu ķēniņš, tāpēc, ka viņš tas arī ir. Un tagad, loģiska domāšana, ja viņš ir, viss ir nolikt zem Jēzus kājām, un ja viņš ir pāri visam, un ja tu un es sakņojamies viņā, stipri kļūstam ticībā, esam Jēzu Kristu, tad man ir jautājums retorisks, protams, jo tu man tagad atbildēt nevari, bet kur ir velns tai visā? Ja Jēzus ir pāri visam, tu un es esam Jēzu Kristu, tad velns, viņš ir zem manām un tavām kājām. Un tas ir svarīgi mūsu ikdienā, tas ir svarīgi mūsu darbā. Tas ir svarīgi visur, kur mēs ejam. Mums tas ir jāapzinās. Ar šo domu mums ir tā jāpiesūcinās, lai ikvienā situācijā mēs varam pateikt, Sātan, tu esi mēlis, turi muti, tu esi zem manām kājām. Necel galvu augšā. Tev nav tādu tiesību. Visu varenais Dievs, kungs Jēzus Kristus, stāv manā dzīvē. Viņš ir manas dzīves kungs. Es viņam piederu, un tāpēc tev nav tiesību pacelt galvu manā dzīvē. Tu jau iepriekšējā reizē man te mērkaķojies, ka man tur ir vēzis, man tur ir slimība, man tur ir vēl kaut kas, bet pēc pārbaudījumiem mēs sapratām, ka nē, Dievs ir uzticams, es esmu dziedināts. Nekāds ļaunums man nenotiek, nekāda nediena netuvojas manam namam, un arī šoreiz tā būs. Velns nāks ar simptomiem. Situācijas nāks ar tādām bezizējas bildēm. Reiz kādā lūkšanā
lūdzu ar aizvērtām acīm, un manā priekšā parādījās balta papīra lapa, un tā bija skice ar zīmuli. Un es saprotu, ka Dievs mēģina kaut ko pateikt. Acu mirklī man bija atklāsme. Sātans zīmē ar zīmuli. Viņa skices ir izdzēšamas, bet Jēzus savu derību un savu spriedumu parakstīja ar asinīm, kuras nekas un nekad neizdzēsīs. Mums ir dota derība, parakstīta ar Jēzus asinīm. Mēs varam dokumentos noviltot parakstus. Cilvēki, es nedomāju, ka mēs tieši. Cilvēki var noviltot parakstus dokumentos, var parakstīties kāda cita vietā. Bet Jēzus asinis nekas neaizstās un neviens nenoviltos. Tās ir īstas. Un pateicoties viņam, mēs varam iet pa dzīvi zinot, Sātans ir zem mūsu kājām. Jo Efeziešiem 1:22 ir teikts, un visu varenais Dievs pēc sava labā nodoma sūtītams kungu Jēzu mūsu labā mirt par grēkiem, viņš ir visu nolicis zem Jēzus kājām, un viņu pašu pāri visam ir iecēlis par galvu draudzēji. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir labi būt draudzē. Kāpēc ir labi būt kopā ar ticīgiem cilvēkiem. Jēzus teica, kur 2 vai 3 būs sapulcējušies manā vārdā. Ja tu šobrīd esi viens, atrodi kaut vienu ticīgu cilvēku, ar ko kopā lūg Dievu vienoties viņa priekšā. Es nesaku, ka tā būs draudze, bet tā būs sapulce. Un Jēzus apsolīja, ka viņš būs mūsu vidū. Nepaliec viens. Jā, ir Jēzus, jā, viņš ir tavs sabiedrotais, bet kur 2 ir vienā prātā kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, Mateja 18:18. Mans debes tēvs to tiem dos. Un mēs zinām daudzas liecības, kur Dievs ir savu apsolījumu izpildījis. Tāpēc atceries, velns ir zem tavām kājām, zem draudzes kājām, un viņam nav tiesību šodien tavā dzīvē darīt to, ko viņš grib darīt. Neļauj viņam to darīt. Amen. Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi visu nolicis zem Jēzus kājām. Mums devis tādu varu un autoritāti, ka mēs Sātanu varam turēt zem savām kājām. Man nāk prātā Džerijas Avela kāds raksts, kurā viņš teica, pirmā lapusē avīzē man parāda to, no kā es esmu izpirkts. Un Tēvs, es tev pateicos, ka lai kādas ziņas būtu pasaulē, tu mūs esi izpircis. Un savu derību tu esi parakstījis ar Jēzus dārgajām asinīm, ko nekad un neviens neizdzēsīs. Un es tev pateicos, Tēvs, ka arī šajā dienā Sātans ir zem mūsu kājām, un mēs neļausim viņam valdīt mūsu dzīvē, jo tu valdi mūsu dzīvē. Tu esi galvenais, tu esi kungu kungs un ķēniņš, un tev vienīgajam par manu dzīvi ir dota slava, gods un pateicība. Palīdz, Tēvs, man dzīvot tā, lai par manu dzīvi, par manām gaitām, par maniem darbiem, par visu, ko es daru, tev vienīgajam būtu slava, tev vienīgajam būtu gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.